Filēšanas šķēres atšķiras pēc zobu skaita un formas, kas nosaka matu retināšanas pakāpi, no vieglas tekstūras līdz spēcīgai masas noņemšanai. Uzzini tagad. Filēšana 15–25%. Sīki un bieži zobi. Ļoti maiga retināšana. Ideāli piemērotas plāniem matiem un smalkam galiņu apstrādes darbam. Lieliski piemērotas finišu darbam un dabīga apjoma radīšana. Filēšana 25–30%. Izteiktāks griezums, bet joprojām maigs. Bieži zobi nodrošina vienmērīgu pārēju. Piemērotas normāliem matiem un sieviešu matu griezumiem. Filēšana 30–40%. Universāls variants. Vidējs zobu blīvums. Piemērotas pamata tekstūras veidošanai, formas izstrādai un apjoma kontroli. Lietojams gan sieviešu, gan vīriešu frizūrās. Filēšana 40–50%. Reti un lieli zobi. Dod izteiktu retināšanu, lielisks risinājums bieziem un smagiem matiem, īpaši pakals. Filēšana 50–60%. Reti zobi un spēcīga masas noņemšana. Ideāli vīriešu griezumiem, īsām formām un biezuma kontroli. Ātri samazina blīvumu, nepieciešama precīza pieeja. Filēšana ap 70%. Maksimāla retināšana. Ļoti reti zobi. Piemērotas ekstrēmas tekstūras radīšanai un ātrai apjoma korekcijai ļoti bieziem matiem. Kuras filēšanas šķēres ir tavas ideālās? Paziņo komentāros.